I believe in Iran and Israeli, they have to keep these disputes. The negotiations should be opened and ceasefire is a good solution for now. But for us as well as Baltic states, it's important that there is no further escalation of the situation and no nuclear enrichment should be in Iran. So therefore, we see ceasefire as a solution for now, but there should be discussions opened and peace should be restored in a region. Thank you. Es domāju, ka vakardienas NATO lēmumi tiešām ir ļoti nozīmīgi, un mēs zinām, cik daudz aizkulisku diskusiju bija, un cik arī Latvija iesaistījās tāda viedokļu veidošanā. Un man jāsaka arī liels gandrījums patiesībā par to, ka izdevās tādu lēmumu pieņemt, un arī pašā jau varbūt tā lēmuma sākotnējā posmā mums bija iespēja arī satikties ar NATO ģenerālsekretāru Ruti, kurš arī apmeklēja Latvijas bāzi, un tur viņš arī kā tikko arī kļuvis par NATO ģenerālsekretāru ievēlēts, tātad arī vadītājs redzēja, ka ir iespējams drošībai arī austrumu robežā atvēlot pietiekošus līdzekļus arī NATO ietvaros strādāt, un es domāju, tas, ka valsts vakar spēja vienoties, parāda, ka Eiropas, un ne tikai Eiropas, bet arī NATO dalību valstu vienotība ir. Arī prezidenta Trumpa parādīšanās, protams, un arī publiskie izteikumi liecina par to, ka NATO 5. pants viņiem ir svarīgs, un arī jau iepriekš bija zināms, ka ja Eiropa spēs parādīt šo savu angliski saka commitment, latviski varbūt tādu vienoto spēju un gribu tomēr vienoties, tad arī Amerikas Savienotās valsts parādīs savu spēju būt blakus un būt galvenais transatlantiskais partners. Paldies. Do you think the ceasefire between Ukraine and Russia will happen